Cienījamie kolēģi, klātsošie speciālisti, 14:00 aicinājums sākt šodienas Finanšu komitejas sēdi. Darba kārtībā jums tika izsūtīti 22 lēmumu projekti. Pēdējie jautājumi vai viedokļi par darba kārtību? Ja nav, tad lūgums apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies. Darba kārtība vienbalsīgi apstiprināta. Un tātad pirmais no lēmumu projektiem mums ir par Saldus komunālo servisu pamatu kapitāla palielināšanu ziņojums finanses priekšniece. Daira Slāna. Tātad pāris mēneši atpakaļ jūs uzdevāt izpildu varai par pienākumu novērtēt savā laikā veiktos ieguldījumus Drūvas ciemā, ūdens saimniecības un kanalizācijas tīkla izbūvē. Nekustamā īpašuma nodaļa ir pasūtījis vērtējumu, saņēmusi to, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skatīts arī budžeta ekonomikas komisijā, un līdz ar to mēs palielinām pamatkapitālu par 958 700 eiro. Un tā kā mēs toreiz runājam, es jau arī teicu, tātad sākotnējais lēmums nesaskan ar šo lēmumu, summu izteiksmē, jo vērtējums ir pilnīgi cita summa. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Vai saprast, kā tur bija tā situācija, tad nevis komunāla servis izveidoja tās trases, bet to izveidoja... Saldus Notu pašvaldība. Realizēja Eiropas projektu savā laikā. Un pašvaldība bija tā, kas pieteicās uz šo projektu, realizēja, bet apkalpo šīs trases Saldus komunāls servis. Un, lai viņi varētu iekļaut šīs izmaksas, es atvainojos tajām izmaksās tarifā, tātad viņiem ir jābūt uzskaitē šīm trasēm. Teiksim, nākošajā reizē vai uz priekšdienām, tad viņiem pašiem tā kā vajadzētu to darīt, lai nebūtu, jā? Mēs uz priekšu tagad darām tā, kad arī Eiropas finansējums, kad mēs saņemam Eiropas finansējumu, tad jau tās lietas dalās jau, mēs slēdzam piepirkumu trīspusējos līgumus. Gan tā bija Striķu ielai, Kalncētas ielai, iekšpagalmam slēdz trīspusējo līgumu, teiksim, komunikāciju sedz Saldus komunāls servis, viņi jau samaksā par to naudu, līdz ar to arī ņem savā grāmatvedības uzskaitē. Nav vairs dubultā vērtēšana un nodošana un pārņemšana. Jā. Jā, Edvards Šmits, par cik atšķīrās tas vērtējums no tā faktiski? Jā, tagad es nepateikšu, es uz domas sēdi pateikšu. Es godvārds vairs neatceros no galvas. Bet šeit neko dokumentos arī neredz šo vīdu? Nē, neredz. Es uz domas sēdi sagatavošos un pateikšu, jā. Paldies. Labi, kolēģi, vēl jautājumi, viedokļi? Ja nav, tad lūgums balsot par virzību uz domas sēdi. Kurš par? Paldies. Balsīt par virzību uz domas sēdi. Otrais lēmprojekts par projektu Saldus Notu pašvaldības meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanu un uzturēšanu 2026 pieteikumu ziņojumus attīstības fondes vadītāji. Labdien! Plānojam iesniegt projektu pieteikumu meža ekosistēmu vērtības uzlabošanai lauka atbalsta dienestā. Tātad plānots ir veikt jaunaudžu retināšanu 270 hektāru platībā, atjaunot mežaudzes pēc misgraužu postījumiem 2,65 hektāru platībā un ieaudzēt mežu aptuveni 20 hektāru platībā. Tātad kopējās izmaksas 194 106,30 eiro, Eiropas finansējums 60% un pašvaldības līdzfinansējums 40%, būtu 75 160 eiro. Paldies, jums par ziņojumu, kolēģi, jautājumu. Jau lūdzu. Es gribētu jautājums ir, kā pie tā cipara nonāca tas, kas ir vajadzīgs šim darbam, tas pie tiem 194 106,30 eiro. Šeit jāprasa ir speciālistam, kas izrēķināja šīs platības un finansējumu, kas mums ir mežu apsaimniekošanas speciālists. Jā, jo pielikumā tur bija tikai platības, kuras jākopja un tā kā tad tas viss ir saprotams, bet vienkārši man interesē, kāda ir un tālākā tā kopsakarība arī, es saprotu, jebkurā gadījumā pēc tam būs iepirkums uz šitiem visiem darbiem, bet viņš ir tā kā, sistemātiski būs kaut kāda to vairāk gadu periodā, vai tur būs kaut kā reizi gadā, vai kaut kādos atsevišķos nogriežņos tas notiks?
26, 27, 28. Jā, bet es saprotu, tas ir kā budžetā paredzamā summa, vai ne šī te, bet vai tas iepirkums arī tā kā reiz gadā tiks organizēts, vai viņš tā kā būs? Daira palīdzēs. Tātad uz projektu veids atkal iepirkumu, un iepirkumu veids vienreiz uz visiem šiem 4 gadiem par to iepirkumu procedūru, kas ir nepieciešams projekta realizācijā. Tad būs Tad, kad ir apstiprināts, jā, projekts. Mēs jau nezinām, vai viņi apstiprinās. Viens iepirkums. Viens iepirkums. Par to summas, to pamatotie tad uz domas sēdi. Jā, Vai man es nezinu, vidējām cenām kāds ir. Jā, paldies. To precizēt, lūdēju. Šajā projektā Eiropas finansējums ir 60%. Man labāk patīk 90%. Vai mēs varējām dabūt vairāk? Vai bija tāda iespēja? Nē. Tas bija maksimālais, jā? Jā. Ko tad? Vienīgais kaulējoties. Tāda jākaulējās. Nē, ir nosacījumi, protams, šīm programmām ir iezīmēti šie finansējuma apjomi, un līdz ar to kāda ir programma izjūt no tā arī šis atbalsta lielums, jo, ja mēs atceramies skaļās lietas par to, ka pašvaldības atsevišķos projektos piemēroja nepareizās atbalsta programmas vai tā kā sapratne 40 vai 60 vai savādāk, un līdz ar to pēc tam uzsākās lietas par nepamatot atbalsta prasīšanu. Tā kā kāda programma tur ir precīzi ierakstīts, un ne, tur vairāk neko nevar. Jā, vēl pēc diskusija turpinājās vēl vienu jautājumu, atcerējos, jo skatos, jā, šis ir Eiropas Savienības finansējums. Es saprotu, ka de minimis kvota ir pašvaldībai izsmelt, vai tas neatbilst patiesībai, principā, vai vispār šāds projekts var realizēt? Šim projektam nav nepieciešams. Šim nav nepieciešams. Nav saistīts. Nav visiem projektiem. Ok, paldies. Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav lūgums balsot par virzības domas sēdi, kurš par? Paldies, virzības domas sēdi jautājumu. Paldies, Rīta paziņoja. Trešais par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrību projektu ieviešanai, kur realizācija piesaistīts ārējais finansējums ziņojums Kristīnas Klausku. Labdien! Komisija darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem ir izskatījusi nodibinājuma Saldus medicīnas centra atbalsta fonds iesniegumu, kurā nodibinājums ir lūdzis līdzfinansējumu projektam atbalsts pašaprūpes spēju saglabāšanai iedzīvotājiem pēc insulta un gūžas operācijas Saldus novadā. Projektā aktivitātes ietver specializēta trenažiera un gultas iegādi, kuri tiks izvietoti Saldus medicīnas centrā, un nodibinājums ir arī noslēdzis vienošanos ar Saldus medicīnas centru par iekārtu eksploatāciju un uzturēšanu, kā arī personāla apmācību. Projekta kopējās izmaksas ir 23 652 eiro, un pieprasītais līdzfinansējums no Saldus novada pašvaldības būtu 1182,64 eiro. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai uz domas sēdi. Paldies, Kristīna, paziņojumu. Edvard, lūdzu. Cik es saprotu, līderu projektos, kāda tur situācija? Viņš tiks apstiprināts vai? Viņš jau ir apstiprināts. Paldies. Ega, lūdzu. Tiem skaitlīšiem es tā īsti varēju noprecizēt, kopā ir 23 652. Tad no pašvaldības būs, tad ir tas līderu finansējums ir 21 000 un jābūt ir arī līdzfinansējumam biedrības. Es saprotu, jā, bet tad ir rakstīts privātais finansējums 2365. Ja to mēs pieskaitām, tie ir tie 10%. Kas ir privātais finansējums? Jo te ir papildus vēl minēts ir pašvaldības finansējums. Pašas biedrības nāk, jā? Pašas biedrības, jā, līdzfinansējums. Un pamatojoties uz to, ka mums ir šādi noteikumi par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu projektu ieviešanai, viņa lūdz attiecīgi saskaņojot ar šo noteikumu punktiem no pašvaldības līdzfinansējumu. Tāpēc es nesaprotu, ir matemātika. Jā, tur nav matemātika, tur ir līderu finansējumam pieskaitot privātu finansējumu, mēs jau sanākam pie projekta izmaksām. Tur nav kaut kas pareizs. Tur ir tehniski kļūdas, ticamāk. Saskaitot privāto finansējumu ar publisko finansējumu ir
kopējās projekta Pāri jau, izmaksas. nē, tur ir pāri jau. Tur ir, tas tieši pašvaldības finansējums ir tieši viss pāri. Tas izskatās puse no privātā finansējuma. Jā, bet saskaitot 21 ar 2300, tas ir 24. Tad ir droši vien kļūda, ka Privātajā to finansējumā. mēs izlabosim uz Domas sēdes. Bija mazāks. Uz domas sēdi izlabot. Paldies, kolēģi, par veidīgumu. Jā, taisnība. Tad priekšlikumu mums pēc tam sareiķināt atbilstoši tiešām projekta pieteikumam. Tā ir, nu, tiešām tur ir gadījusies tehniski kļūda. Tātad to tad Kristīna apņemās ar speciālistiem kopā uz domas sēdi izlabot. Ja? Kādu vēl jautājumu? Ja nav, tad lūgumu balsot. Jā, lūdzu. Es varu tikai pateikt, ka tehniski unikāla iekārta, Jā, to es gribēju saprast, jā. kas palīdz cilvēkiem, kustības traucējumiem, par gulošiem cilvēkiem trenēt to muskuļu kāju, kustību atjauno roku mākslu, kā ļoti vērtīgi tā iekārta. Un kas, teiksim, līdz šim mums ir, ko viņiem tika uzsvērts tāds? Fizioterapeits strādāja, bet tas tad mehāniskās ārkārtīgi to atvestošanās procesu un attiekot fizioterapeita darbs, to jau pasniedz, to darbu fizioterapeita uzraudzībā. Tā ir tad tāda iekārta, kas viņiem tā kā kustina, jā? Būtu, ja uzliekam tā, ka tāds liels rāms, es tehniski varu pateikt, liels rāms, kurā šī tehniskā iekārta ir tā kā iebūvēta, un tad viņi mehāniski palīdz kustināt roku kāju ļoti svarīgi. Paldies, nav vienu tev par komentāru. Ja kolēģi vairāk jautājumu viedokļu nav, tad lūgumu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tālāk 4. lēmprojekts par nekustamo īpašumu centru Kultiņas nodošanu bezatlīdzībai vides dienestam. Mēs to zinām, Raivis. Jā, labdien visiem. Saņemts iesniegums no Latvijas vides geoloģijas meteoroloģijas centra par to ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības lietošanai zemes vienību attiecīgi 106 kvadrātmetru apmērā. Turpināt veikt šos te pētījumus par ūdens monitoringu atbilstoši mēs startēja Eiropas fondos. Lūdzu atbalstīt. Paldies, Raivi. Kolēģi, jautājumu? Precizēt, ko viņi tur darīs? Kādas ir? Lēmuma projektā ir aprakstīts, tad pētīs dziļos ūdeņus pa Eiropas naudā. Drīkst Pazemes, jā. Tas ir vēsturiski jau no kuriem gadiem, tas ir jau tur esoši urbumi, kur mēra gruntsūdeņus un vispārējo ūdens monitoringu. Vienkārši ir beidzies līdzinājums un jāpagarina. Tas ir, ka filmās rāda par tiem orkāniem, ka tuvojās tev var noslēgt. Gluži tā nav. Ja tāpat tās ir daudzās vietās mums monitorē ūdeņus, kas ir bijušās vai rekultivētās izgāstos. Zemes rīcēm arī. Cik tur ezers ir tūmā. Jā. Paldies par kolēģi, vai vēl jautājumu viedokļu? Ja nav, lūgumu balsot par. Paldies. Paldies, kolēģi. Tā, 5. lēmprojekts par sadarbības līgumu slēgšanu pašvaldības ceļu pārbūvēju darba organizācijas projektu izstrādē. Ziņā Raivis. Jā, es saņems CVE iesniegums par slēgt sadarbības līgumu par konkrētiem par konkrētiem ceļu posmiem un attiecīgi arī pārbūvi apļus divus, kas ir pie lauktehnikas Dzinovielas un kas ir uz ezeras par to pārbūvi. Attiecīgi viņi par šos izmaksas sedz un uztur šos te ceļu posmus vai arī pastiprina un pārbūvē atbilstoši lielgabarītu un būvmateriālu piegādēji. Paldies. Kolēģi jautājumu, viedokļi. Uzvedu. Edvards Šmits. Attiecībā par šiem lēmumu projektiem viss būtu ļoti labi, ja mēs ievērotu paši savu pašvaldības izdotos normatīvos aktus, ievērotu secību, kā tas būtu jādara. Tad nebūtu problēmas arī šādu lēmumu projektu pieņemt. Bet, ja paskatāmies atpakaļ uz domas ārkārtas sēdi, kur mēs kur koalīcijas deputāti nobalsoja par lokālu plānojumu apstiprināšanu. Un man ir priekšā Saldas novada domas darba uzdevums lokālu plānojumu izstrādē. Tātad ar 24. gada 28. novembri, ko ir parastījis domas priekšsēdētājs Māris Zusts, kur
4.6 punktā ir minēts izvērtēt vestu būvniecības un eksploatācijas laikā paredzēto satiksmes ietekmi uz Saldus novadā esošo transporta infrastruktūru. Tad tas nozīmē uz visu Saldus novadā esošo transporta infrastruktūru. Tā skaitā 4.6.3 punkts izstrādāt transporta satiksmes schēmu, attēlojot plānoto kravas transporta kustību būvniecības laikā. Es šodien paskatīju lokālu plānojumus, ko jūs kolēģi apstiprinājāt ārkārtas sēdē. Tur šie te punkti, ko ir uzdevusi Saldus novada doma, tad ietvert. Lokāli plānojumos nav ietverti. Tas, ko mēs ārkārtas sēdē teicām, ka tomēr lokāli plānojums ir jānodod atpakaļ izstrādāšanai, lai viņš atbilstu normatīviem aktiem. Tā skaitā Saldus novada domas izdotajiem. Tātad tā būtu bijis pareizā secība, ka šīs transporta kustības organizācijas schēma būtu ietvert lokāli plānojumā, un tad mēs atbilstoši schēmai šodien pieņemt lēmumu par līgumu slēgšanu, par šo ceļu apsaimniekošanu, uzbūvēšanu, uzlabošanu un tā tālāk. Tas viss, protams, ir ļoti labi, ka tie ceļi tiks uzlaboti, bet visam būtu jāiet savu gaitu likumā noteiktajā kārtībā. Šī brīdī jūs ar savu lēmumu esat paši pārkāpuši savus noteikumus. Paldies. Paldies. Zīves, vai jūs, Edvard, esat iepazinušies ar pie šī te lokāli plānojumiem ir apakšā tātad ziņojums par darba uzdevumu ievērošanu? Bet lokāli plānojumā nav iekšā šis te punkts. Attiecīgi tur ir paskaidrots, ka kaut kā nākotnē tiks izdarīts. Kad nākotnē tiks izdarīts, attiecīgi pārskatot ministru kabineta noteikumus, lokāli plānojums neparedz. Izstrādi detālu plānojums, jā, tad būtu taisnība. Detālu plānojums paredzēt izstrādāt satiksmes mezglus padziļināti. Lokāli plānojums neparedz izstrādāt satiksmes padziļināti. Attiecīgi, ko ir ievērtēts, ir tas, ka pie konkrētajiem projektiem padziļināti tiks ietverts, par kuru tad tiks lemts, attiecīgi šie posmi, ceļu posmi, izstrāde, vai tas būs projekts vai paskaidrojuma raksts. Tātad jūs šo te darbu uzdevumu esat pieņēmuši pretrunā ar ministra kabineta noteikumiem? Nē, ministra kabineta. Tad to, ko jūs uzdevāt darbu uzdevumā lokāli plānojumā ietvert, tas nemaz nebija jāietver, tāds tikos pateikt. Viņš nav ietverts. Transporta schēmas nav ietverts. No šeit ir skaidrs priekš uzrakstīts. Lokāli plānojumā ietver virspusēji grafisku attēlojumu, kas ir iekļauts lokāli plānojumā. Nav ietverts. Īsti transporta satiksmes schēma, vai tu vari parādīt mums šobrīd? Jā. Es nezinu, attēlojot plānoto kravas transporta kustību būvniecības laikā. Tad attiecīgi detalizēti tiek ietverts. Es varu ļaut sagatavot domas sēdi viņu šo atbildi. Nē, es varu jums, pēc tam, pēc domas sēdes jums parādīšu, kur tas ir attēlots. Nedēļu laiku var parādīt, mums iesūtīt, kur tas ir attēlots. Paldies, kolēģi. Tātad vai vēl ir jautājumi? Jā, Lūdzu. Šeit ir atkal mums ir jāapstiprina kaut kas, šajā gadījumā tie ceļu pārbūve, kas ir vajadzīgs vēja parka attīstītājiem. Mums ir vēl viena iespēja viņiem pateikt, neiet, vienojoties ar iedzīvotājiem, lai ir normāli nosacījumi, lai cilvēki būtu apmierināti. Mēs to varam izdarīt. Mums nav tieši iespējas pateikt nebūvēt, bet rekur vēl viena ir netieši iespēja, ka mēs varam izdarīt tā, kā ir labāk mūsu iedzīvotājiem. Es vēl pāris variantus zinu, kā izdarīt, lai būtu labāk iedzīvotājiem. Paldies, Egār, ka viedokli. Tad kāpēc mēs to nedarām? Tas labs jautājums. Vai kolēģi vēl jautājumu? Visiem drīkst? Jā, lūdzu. Es saprotu, ka te tāda mazdrusciņa uzņēmējs ļoti tā kā steidzās. Es tādu sajūtu ir, jo principā tiek apsteidzoši darīti vesela rinda darbi. Šeit viss nesagaidot lokālu plānojumu, jau atsūtīši iesniegumi, ir nourpti jau visi tur tie potenciālie ceļu vietas vai ne un tam līdzīgi.
jau ļoti daudz visādi sagatavošanās darbi notiekās. Es gribēju paprasīt, vai tas notiek tādā ciešā saziņā ar Saules novada domi, vai viņš šeit bieži parādās un kā tas notiekās? Tieši kas? Nu, kādu no attīstītājiem, jo pēc būtības es, man gribētos teikt, ka, ja šeit kopā, piemēram, Nitis Saules novadā tuvāko dažgadu laikā plāno būvēt 4 vēja parkus, es esmu pārsteigts par to, ka šeit nav bijusi kāds no viņu pārstāvjiem galā un stāstīs mums par tiem saviem plāniem, ko viņi dara, ko viņi grib darīt. Un tad esmu pārsteigts, vai ne, kad ja šeit viss tiek saskaņots, tad kaut kādā veidā tas viss notiekās no šīs, vai šeit pēdējo, 3 mēnešu laikā neviens no viņiem nav bijis ar tevi tikties, es vienkārši gribēju pajautāt. Nē, šī situācijā uzņēmējs, kā ir ierasts, raksta iesniegums, tālāk speciālisti izskata viņus, gatavo un uz komisijiem tiek tālāk virzīt lēmumu, tā kā ierasts tas arī notiekās. Bet tāda personīga kontakta nav bijuši? Cik tu viņi ir sākumi, tālāk viss šī informēšana atbilstoši likumam notikusi publiskajās apspriešanās. Tā kā līdz šim nekas īpašs. Nē, Jānis uzdev konkrēti jautājumu pēdējo 3 mēnešu laikā. Ir bijis personisks kontakts ar šiem projektu attīstītājiem? Tikšanās? Iespējams, kad ir atbraukuši, ir informējuši par tālākajiem mērķiem un darbībām. Jā. Paldies, vai kolēģi, vēl jautājumu? Ja nav, tad lūk mums balsot, kurš par? Paldies, pret. 3 pret. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Tālāk, ja kolēģiem nav iebildes, tad 6. līdz 17. Ir no nekustamā īpašuma nodaļas sagatavot lēmumu projekti, un tad būs lūgums Raivim noziņot blokā, ja? Jā, tad boks no 6. lēmuma projekta līdz 17. lēmuma projektam, tad atvināt īpašumi iepirkuma tiesīgajām personām. Un lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi par kādu no īpašumiem? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, šie jautājumi tad no 6. līdz 17. tiek virzīt tālāk uz domas sēdi. Tālāk 18. lēmuma projekts par atsvināšanu no publiskajā izsolē. Jā, tad Saules novada īpašuma nodaļa izvērtējusi, tad īpašums, kas nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, līdz ar to ir nododams atsvināšanai publiskajā izsolē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzībai tālāk uz domas sēdi. Kolēģi, vai jautājumi? Jā, uzvarēt. Šie īpašumi, tātad viņiem nav pieprasījums, ka kāds viņus grib pirkt. Pašvaldība izlemj, ka viņi grib vienkārši viņus pārdot. Gribēju saprast, kā tas notiek praktiski, jo īpašumi ir daudz. Kurus tiek izvēlēti, kurus pārdodam, kurus nē? Tātad uz komisiju tiek sagatavoti no pagastu pārvalžu vadītājiem attiecīgi īpašumi, kuri nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai. Komisija tālāk izskata un tiek virzīta tālāk. Šī gadījumā ir nekustamā īpašuma nodaļa, nepareizi izturēts. Bet tur jau ļoti daudz nav vajadzīgi. Tad tiek atsevišķi izvēlēti jautājums, es gribēju saprast, kā tas notiek praktiski. Piemēram, ir zemes īpašums, ja, ir rezerē, 7 hektāri. Kā nonāk pašvaldībā pie tā lēmuma, un šito mēs pārdodam, lai es nezinu, cik ir, varbūt vēl ir 100, varbūt 1000. Kāpēc mēs izlēmjam šito pārdot? Tad aktualizēja informāciju par šiem zemes vienībām, aktualizēja informāciju, tad pagastu pārvalžu vadītāji atbildīgai. Un, attiecīgi, viņi regulāri iesūta, tad viņi izvērtējuši kaut kādā laika posmā kaut kādu konkrētu īpašumu skaitu, un līdz ar to iesūta, kas nav nepieciešama vairs pašvaldību funkcija. Līdz ar to nekustamā īpašuma nodaļa, kurā mēs esam deleģējuši šo funkciju, izvērtēt un attiecīgi virzīt vai atsvināšanai vai nē, pieņem lēmumu šos īpašumus atsvināt. Tad viņš senāk jau tajos pagastos, viņš jau pats tā kā sākumā jau pasaka, apmēram šo mēs varētu pārdot, to varētu pārdot un tālāk jūs vienkārši. Protams, ticiet man, Aigar, es nepārzinu visus sīkus malku īpašumus. Līdz ar to, ka vistuvāk šiem īpašumiem ir pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvalžu vadītāji, kuri nosaka to sākumā. Es saprotu, jā. Paldies, Edvards. Jā, cik es saprotu, ka iepriekš ir bijis kaut kāda nerastīta lēmums vai vienošanās, ka lauku zemi īpašums, kas ir lielāk par 5 hektāriem, tad netiek atsevināti.
Vai šī sarastā ir kāds lauksaimniecības zemes īpašums, kas ir lielāks par 5 hektāriem, un kāpēc ir mainījies tas? Jūs varat iepazīties, tur ir lielāka. Bet nav nekāda mums nerakstīt likumu. Attiecīgi visi īpašumi pieejami, ja kāds ir izrādījis interesi vai nav izrādījis. Tātad, ja būs kāds īpašums, kas ir lielāks, lauksaimniecības zemes īpašums, kas ir lielāks par 5 hektāriem, kāds izrādīs iniciatīvu uzrakstot iesniegumu, tad viņš tiks iekļauts. Var nonākt arī šeit uz domas. Tiks nokļauts. Tad šī iekšējā tas nerakstītā vienošanās, kāda pastāvējas, kas bija dzirdēta, kas man nāk signāli no iedzīvotājiem, tad tā vairs nav spēkā, ja? Es nezinu, par kādu nerakstīt. Mums viss ir atrakstīts saistošajos noteikumos, kas iekļaujas visiem. Es gribētu uzzināt, kur ir tā nerakstītā rakstītā, kas viņa tā tur ir. Tas ir stāsts, ka mēs līdz šim esam ļoti atbildīgi skatījušies uz zemi kā uz īpašumu, un mēs neesam nekad aizraujušies ar lielu zemes gabalu pārdošanu. Tā ir taisnība. Jā, tur bija noteikti 5 hektāru robeži. Nav nekāda noteiktība. Vienkārši ir jautājums liels, vai mēs paši saprotam, ka tas ir viss subjektīvi. Un līdz ar to arī šobrīd jau neiet stāsts par ļoti lielu zemes vienību pārdošanu. Tā kā 5 uz priekšu un pāri robeža ir mazāk, vairāk. Tāpat tā kā Raivis teica, šos īpašumus visi izvērtē lokāli priekšnieki, kas ir pagastu vadītāji. Es pieņemu, es tiešām arī neesmu tik lielā lietas kursā, bet es pieņemu, ka atrašanās vietu, vērtību, apkārtējo zemnieku interesi vai kā tiek izvērtēts, un tāpēc arī šie īpašumi tiek pārdoti pēc savas loģikas visticamāk. Tā kā uz priekšu mēs neko īsti neesam domājuši arī mainīt, tāpat tam saimnieciski skatīties un izvērtēt. Vai kolēģi vēl jautājumu? Ja nav to lūgumu balsot, kurš par? Madara ar nokavēšanos, bet tomēr bija par. Ja? Liels paldies tev par atbalstu arī šī jautājumu. Tālāk 19. par dzīvokļu īpašumu atsunāšanas procesu izbeigšanu. Jā, tad minēta persona uzrakstījusi attiecīgi iesniegumu, ka ir atsakās no dzīvokļu atsunāšanas un arī no īres līguma. Līdz ar to mums ir jāatceļ šis lēmuma projekts. Jā, kolēģi, jautājumu? Ja nav lūgumu balsot, kurš par? Paldies, virzam uz domas sēdi, arī šī procesa izbeigšana. Tālāk 20. lēmuma projekts mums ir par saistošiem noteikumiem numur 29 par braukšanas maksas atvieglojumiem, transporta izdevumu sekšanas kārtību izglītojumiem mūsu novadā. Ziņojums. Lūdzu. Tātad saistošie noteikumi ir izgājuši visu procesuālo kārtību un atgriezušies, lai jūs varat apstiprināt. Tātad, principā, no sākotnējās varianta nekas nav mainījies. Tātad ir iekļauts jauns termins elektroniskā biļete, QR kods, un tiek mainīts arī tātad privātām personām par katru nobraukto kilometru 10 centu vietā 20 centu, un, kā es ziņoju, tas budžetā aptuveni varētu būt 5000 gadā. Labi, paldies, Adai. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgumu virzīt uz domas sēdi, kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Tālāk 21. lēmuma projekts par debitoru parādu un pārmaksas dzēšanu no mūsu grāmatvedības uzskaita. Jā, tātad ir rudens periods, mēs veicam inventarizāciju savā grāmatvedības uzskaitē, ir savilkti tie debitoru parādi un pārmaksas, kuras mēs vairs nevaram ne iekasēt, ne arī atgriezt. Kopējā summa saskaitot kopā ir 2472,39 eiro. Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Nav to lūgumu balsot, kurš par? Paldies, tiek virsīts uz domas sēdi. Un tad pēdējais mūsu lēmuma projekts sagatavotais 22. par mūsu budžeta grozījumu. Tātad budžets palielinās par 4,3 miljoniem gan ieņēmumos, gan izdevumos, jo lielākā daļa 4,2 miljoni, 4.262.815 eiro. Tātad ir saņemta valsts mērķa dotācija pedagoģu darba samaksai un brīvpusdienu apmaksai. Un tas attiecīgi tātad tiek sadalīts pa izglītības iestādēm atbilstoši apstiprinātajiem mūsu iekšējiem noteikumiem un, protams, likumam par pedagoģu darba samaksu. Un ir iesniegt attiecīgi arī iestāžu savstarpējie budžeta grozījumi.
Paldies. Kolēģi, vai jautāju par kādām pozīcijām? Lūdzu, tagad. Tā ir teicu, tikko laikam nedzirdēju īsto. Palielinās, ja izdevumi? Palielinās gan ieņēmumu pa 4,3 miljonu un attiecīgi arī izdevumu, jo mēs saņemam ieņēmumos 4,3 miljonu un novirzam viņu arī izdevumos. Tā ir mērķa dotācija. Mēs no valsts saņemam transfertus. Tā ir tā naudiņa, ko mēs paši izlietot nevaram, tikai ar mērķi nozīmētas. Bet no pašvaldības naudas nekas tur izdevumi nepalielinās tur? Nē, izdevumi palielinās. Jā, vienkārši to naudu dabūna. Jā. Mēs kā transfertu jo mums divreiz gadā mēs saņemam valsts mērķa dotāciju, tātad no janvāra līdz augustam, un tad ir no septembra līdz decembrim. 2 daļās. Bet šeit jau, kā minēja, tas ir arī atsevišķi iestāžu iekšējie, tātad plus un mīnus pamainās, ne tikai valsts dotācija. Un tad bija, es redzu, ir tāds nosaukums LOK projekta Sporto visi. Jā, 2 skolas piedalās. Jā, viņas piedalās šai projektā. Viņi šai projektā drīkst iegādāties sporta inventāru savai skolai. Un līdz ar to viņi saņem papildus finansējumu, nāk ieņēmumos papildus ieņēmumu, un attiecīgi viņi var nopirkt sporta inventāru savas skolas vajadzībām. Paldies, saprotam. Jā, cik es tad saprotu, tad sastādot nākamā gada budžetu, arī šīs pozīcijas mums nebūs budžetā iešā sākotnēji mērķdotācija. Nē. Viņas nav prognozējams, vai viņas ir prognozējams? Nav, patreiz nav prognozējams. Viņas ir redz faktu drīz likt iešā? Jā, jo viņas nav prognozējams, jo mums mērķdotācija piešķir atbilstoši bērnu skaitam un valsts piešķirtam finansējumu. Viņi nevienmēr mūs atbalsta 100% apmērā. Mums mērķdotācija nāk kaut kur aptuveni 85%, bet cik viņi apstiprina valsts budžetā? Mēs varam tikai zīmēt. Okay, bet nozīmē mūsu budžetā pedagoga algas tomēr ir jāliek iešā. Tās mēs arī neliekam. Nē, mēs liekam savu pašvaldības budžetu. Jā. Un tad, ja mēs pie stiprināšanas, pie budžeta stiprināšanas, kas, tā kā mēs domājam, janvārī varētu notikt, ja mums būs zināms, tad mēs viņus liksim. Ja ne, tad mēs taisam budžeta grozījumus februārī un viņus pieliekam klāt. Arī izmaksas pozīcija. Arī izmaksas pozīcija, jā. Jo mēs liekam pēc fakta tik, cik mums iedod. Tad prognoze nav nedrīkst likt iešā, šī gadījumā. Tāpat kā Eiropas fondiem prognoze nedrīkstam likt. Var jau likt 11. Tāpat jāgroz. Ielikt jau var, bet tad ir un tad izglītības iestādes ir neziņā, kas tad viņiem īsti ir. Budžetā ielikts ir tāds cipars, beigās atnāk tāds. Tad ir tāda nepatīkama. Bet šobrīd viņi vispār nezina, viņiem budžetā vispār nebija cipars, tad sanāk, no kā viņi maksāja skolotājiem algu. Līdz septembrim, protams, viņi no 1. septembra, viņi uzzināja tikai septembra beigās vispār to finansējumu, kāds varētu provizoriskais būt. Katrā ziņā izglītības sistēmā atalgojuma jautājums un mērķdotācija, tas ir vienmēr bijis kaut kas unikāls mūsu valstī, jo kāds arī saka, septembrī joprojām vēl īsti nezinu, cik, kāpēc naudas nav visu līdz pēdējai minūtei gaita, rēķini, šīs tarifikācijas un skaita, un tas stresa līmenis katrā ziņā skolās ir ļoti, ļoti augsts šajā jautājumā. Un lai cik interesanti tas nebūtu, ministra kabineta noteikumi par mērķdotācijas sadalas apjomiem tiek apstiprināts kaut kur oktobra vidū. Un, jo vēl pabeidzot par šo mērķdotācijas apjomu, vakar arī parādījās informācija publiskajā telpā, kad finansējums pašvaldībām tiek samazināts par 2 miljoniem. Es nopaļoju. Un es tad pārbaudīju ar pašvaldību savienību, ja tas ir tieši arī samazināt šīs mērķdotācijas apjomu saistībā ar izglītījumu samazinājumu valstī. Tad līdz ar to arī finansējuma samazinājums, kas tiek precizēts uz nākošā gada lielo budžetu. Bet pēc tam, protams, viņš vēl tur precizējās, vēl pēc tam priekšam detalizētāk. Tā kā jā, tad tie ir mainīgie, par kuriem, diemžēl, mēs neatbildam, bet mēs gaidām pēdējo precīzo informāciju. Vai kolēģi vēl jautājumi ir par budžeta grozījumiem? Ja nav, tad lūgums balsot par virzību domu. Kurš par? Paldies. Nobalsot vienbalsīgi par virzību domu. Paldies, kolēģi. Mums priecīgs brīvdienas. Atpūšamies pēc svētkiem. Tiekamies nākošu nedēļu. Bet var jau sākt atpūsties jau šodien. Tiekamies nākošu nedēļu. Paldies.